un esam piestājuši pie slavenā kūkmāja. Viņi tiešām ir tik slaveni, ja godīgi, kā Engurē, man liekas, slavenāks nekas uz doto brīdi nav. Un tās kūkas esot tik garšīgs. Nu, garšīgāks nekā var būt. Esam Engurē. Nolikt mašīnu tur, kur nekad mūžā neslīdz. Secināja, ka Engurē. Šitās te formāters. Šodien jauna diena. Paskatīsimies Engures pludmalu, Engures molu un to trako kūku ceptu. Par visu runā. Un Engures jūras, dāmas un kungi. Bet vējši no krasta. Un es varētu zīlēt, ka viņš diezgan augsts varētu būt. Augsts. Jā? Tas prognozes bija mānīgs. Un laikam Kurzemē tas ir ļoti tā kā populāri un iecienīti, kad pludmalēs tiek atbraukts autobus un tur ir iekārtota kafejnīca, kaut kāda atspridzinoša dzēriena, ja kaut ko tādu līdzīgu. Mēs redzējām, ka bijām Rojā, jo tur tieši arī autobus bija. Arī. Es laikam viņiem ir tāds. Redz, ko viņi tie visi autobusi ir palikuši. Visi pludmalē stāv. Bet, nu, ja tāds autobus, kad tur kokteils iekšā ir, man patīk tāda autobusa, vai nav? Izkāpt no autobusa un tu var apsēsties uz sienu ķīpus. Mēs varam nekāpt autobusā, bet uz sienu ķīpus mēs varam pasēdēt. Perfekti. Palmiņu līdzņemšanai. Ej sēdēt pie vaļa. Viņš atklās tikko kā ir 3. jūnijā. Dzīvā mūzika un dejas. Dreskot balts. Šitās bijuši, bet īstenībā nav neviens iedomājies tāds valdes šeit vai kaut kāds ir koncerts te noteikti. Te viss tāda kā liela skatuve. Jā. Forši? Galvenais, kad autobus ir. Es sākumā te gāju ar cerību, ka te kaut kas ietek iekšā jūrā, bet nekas te neietek tālāk. Tālāk tā pludmala paliek šaurāk uz Čestriciem pusi. Bet šitā lielais tas kvadrāts, kas te ir, man riktīgi uzrunā. Un tur tālāk ir osta un jūrā kaut kāda neliela regata notiek. Veco labo tradīciju ietvaros. Te var parādīt jums krānu. Esam beidzot atbraukšies slavenai Engures ceptuvei Kuku. Šo vietu mēs atradām pēc mūsu labu draugu un paziņu ieteikumu. Iesim skatīsimies, kādi gardumi tur ir sacepti. Iedomājies, tepat stāv rinda, cik tur viss ir garšīgs. Tu jau pat ārā jūti to smaržu. Es padomu, laikos bija tā, ka nostājas rindā, tad cilvēks stāv, redz, ka rinda ir, tad nāk klāt un prasa, što dajot. Nu kā bija? Vajag, forši ir, ja mēs viņu pat nespēja tā kā, Tur jau tā lieta, nespēja cept. Jā. Iekšā nefilmējam, lai netraumētu cilvēks. Bet, nu jā, šāda te iestāde. Nu, gan jau, ka visi, kas Engurē braukuši cauri, vai kaut ko vispār šajā pusē pētījuši, nu, zina tādu iestādi tagad. Ļoti labi. Ļoti labi smaržo pēc kūkām, bulkām. Man ir pilns vārds jau izkārt garšīgi. Visādi gardumi. Un jā, un lēt un labi. Īstenībā cenas praktiski tādas, tā kā, ka vienkārši, ka te veikalā nopērts rimčikā. Godīgi, praktiski. Jo mēs bijām, kur mēs bijām Rīgā, kaut kur arī varēja nopērt bulciņu. Mēs ceļamēji pāri tagad mēģinu. Mēs nevis Rīgā, bet tas bija Jūrmālā. Jūrmā mums arī iegājām vienā tāda... Neteiksim, kur? Neteiksim, kur, netaisīs tā, nav antireklāma, jā, smuka vieta, ļoti forši. Bet iegāja iekšā un domā, Viena bulciņa maksā 3 eiro. 3 eiro, 4 eiro, šī bulciņa maksā 5 eiro. Nu, super ir starpība, ne? Bulciņa ir bulciņa, pareizi. Tā kā, super. Cepur nost. Tiem, kas šito visu izgudroja. Viņiem arī biznesā ir visādas palikšanas vietas un viss kaut kas tur ir. Nu, parocieties dziļāk, paskatīties. Šitas ir forši, ka es sēdu Engurē un gribat, lai jums smaržo viss pēc smalkmaizītēm. Droši ejiet uz Kuku. Es tagad nogaršoju siera tā kā maizīte ar ķimenēm. Kas tev aiz vaigi ir jau? Siers. Kas tev pa cilvēku tiešām? Viņa tiešām ir ļoti garšīga, mīksta.
Un nav tā, ka šausmīgi, zin kā, citais, ka tu ēdi un tāds šausmīgi daudz maizes. Pasmažojiet. Nu, beidz, neviens taču neko nevar sasmažot. Kārdiņi cilvēks te. Ar ko viņi turē kodiem? Ķimenēm ar ko? Nu jā, ka siers, un ķimenes, un maizīti. Un viss ir tāds. Nu ļoti labi. Pagaršosim veco labo kofīnu. Kā karsts. Pats spēja aplēties ar kafiju, bet labi, ka mums ir mangalīts. Zini, kā ir īstenībā ar to mangalīti? Šajā ceļojumā viņš baigi bieži nodara. Un ne tikai šajā. Mangaļi. Numur 1 ūdens Latvijā. Izmazgā pat kafijas sprāju. Viņš pilnīgi aptīra viss. Tagad mēs brauksim nedaudz pa darīšanām visādām. Atkal. Daudz varbūt nefilmēšu, bet iespējams, ka mēs ar jums tiekamies Jūrmalā. Aņa, tev telefonu nevajag palādēt? Jūrmala. Jūmas iela. Vai mēs tiešām esam Latvijā? Finland, Deutschland, Estonija, Litvēnija. Tiešām esam Latvijā. Ja gudīgi Latvijā brauc tagad, un izsēšu Jūrmalā, vairāk ir citu valstu numurzīmes mašīnām nekā Latvijas. Respektīvi, turistiem patīk Jūrmala. Paskatīsimies, kāpēc. Mans meklēja tualeti, atrada kultūras namu, gribēja apiet no otras puses. Nu, vienkārši apiet kultūras namu no otras puses, paskatīties, kaut kur te bija tualets norāde. Nav. Jo vairāk skatos uz tiem čaļiem ar laistītājiem, jo vairāk man vajag jāiet kultūras namu no otras puses tagad. Tu Dievs. Uzpeldēja. Interesants siluets. Rītutēkos. Jūrmalas kultūristu centrs. Ideāli. Ja braucat uz Jūrmalu, ievērojat vienīgi vienu lietu. Pingvīns te vairs nav, kā vecos labos laikos. Pirmā vieta, kur Latvijā varēja normāli uzēst. Nu, baigi interesanto importu saldējumu. Sīks bija. Un gribējās un maksāja bargi naudu pingvīnā. Bet nu tik garšīgs bija. Lielais konus ar riekstiem 75 kapeikas. Tev bija dienas alga. Kudā. Bet vajadzēja. Katrs bija pamēģinājis. No tālākiem Latvijas punktiem brauc, lai uzēst pingvīnā konus ar riekstiem. Tagad tur ir uzbeku virtuve. Varbūt pingvīns viņa blakus mājas neatceras, bet pingvīns te vairs nav. Šajā vietā man aiz muguras Pilsoņu ielas galā mazs tirdziņš. Un es atceros, kādreiz pat es bērnībā te mēģināju notirgot savus brekšus. Un izdevās. Un ko te mazam puikam brekšus nenopirks pa labu naudu? Ai, Dievs. Kas pa laikiem bija? Viss bija. Bija zīvis, bija pingvīns, bija nauda. Maz puika arī tad vēl bija. Tur tā lieta. Kur vēl labāk? Tagad izaug pa lielu buržoju, nu? Tas ir normāli. Šitajā veikalā kādreiz, šitajā mājā bija kādreiz veikals. Pat cik mēs šeit turējām rajončiku. Šis bija viens no populārākiem veikaliem, kur mēs nācām pirkt desu, vafeles un šņāpi. Bet tur jau bija bišķiņ lielāki cilvēki mēs bijām. Nebija vairs tiem maziņie puikas, kas zivs tirgoja. Jau tādi, saprātīgi veči. Un te vafelēti pa jomeni. Toreiz jaunībā mūsu meitenes vēl nevarēja atļauties atpūsties tajos lepnajos spā, kas aiz muguras tad. Kudā? Kur tad tur varēja iet? Mēs vēl domājam, kas tur pa cilvēkiem, kas tur iet uz turieni? Jā. Uz spā. Tad Dievs. Bet tas arī nebija vajadzīgs. Kur tad bija mūsu spā? Mums bija pie Indara. Mūsu spā bija pie Indara. Indara garāžā. Tik uzklāts galds ar tikko pieminētajiem ingredientiem. Jā. Viss. Tur bija kamīns. Tieši tā. Viss. Kamīns, gulta. Kamīns un gulta, ko vairāk vajag. Uzlikt atbilstošu mūziku. Jā.
Un viss. Un reāli pasākums notikās. Un mātes, un garāža bija galvenais, ka pie lielums. Tieši tā. 5 soļu attālumā. Oi, kā tur palaka dega. Oi, to labāk klusēt. Tā bija jaunība. Jā, to mēs labāk klusējam. Bet, ja kādam interesē, var apstāstīt tiešāk, kas notikās ar palagiem. Mēs zinām vēl vienu cilvēku. Kas varētu smalkāk apstāstīt šīs lietas. Jā. No savas puses mini ekskursiju uz doto brīdi beidzu. Atstāsim ajuci, šo ajuci verandā. Varbūt viņa kaut ko pastāstīs vairāk par verandu, par veciem laikiem. Man jāizdara pāris darbiņi. Un tad mēs turpināsim lielo ceļvedu pa Jomsilu. Budzi. Kāpēc tu esi budzis? Vairs neaplūd mani. Vairs neaplūd intuni. Viss, neiet. Pietiek sērot. Tā kā Aju atteikusies ir stāstīt jums par Jūrmalu, mēs turpinām. Esam atpakaļ. Abi divi. Aju dabūja no manas rājienu. Un ko, iziesim cauri Jomsilai, aiziesim līdz jūrai. Pastāstīsim vēl dažas brīnums iz dzīves. Un arī mums jau Jūrmalas brīvdienas. Jūrmalas kā tāds. Nu, negluži šīs pilsētas, bet šī kraja brīvdienas arī iet uz beigām pamazām. Zini, kā esot Jūrmalā uz Jomsilas teju un domā, nu, blīn, šitien riktīgi forši var investēt, ieguldīt visās šajos pasākumās, paskaties, kas te apgrozība, cilvēki, visi skrien pērk un dara, bet pļāvis, tas reāli kaut 2 mēneši pa gadu. Atnāc te ziemā, te neviens nekur, nu, jāt vietēji kaut kur pastaigās, vienkārši pastaigājas, nu, kafejnīcas pustukšs un visi ciet. Ne? Tā kā Jūrmala ir Latvijas Saint-Tropez, bet uz pāris mēnešiem tikai. Labi, ja paveici, to saulēnā laikā tikai. Nu labi, saulīt lutina, ne tie saulēns dienas visu laiku, Bet nav tāda. Citreiz arī, kad bijis tāds, nu, vasara bijusi tāda, un tad arī iedomājas, tur vajag tā braukt. Tur ir to vieta. Uz Jūrmalu jau jābrauc vairāk mazāk sauļoties. Nu, tieši tā. Nu, tā. Sauļoties un spend your money left and right. Viss. Vienīgais, ka man pa Jūrmalu pastaigāt, tas bišķi savādāk, es tomēr esmu izbijis jūrmalnieks. Un dzimtā pilsēta tomēr. Smuki jau viņi. Vakarnu stundā, kad matroži un ielas jau kvēlo, ikvēlo neizkvēlo. Kafejnīca Pegas pils. Sveiciens Indaram. Virtuāls. Vakarnu stundā, kad meitenes un klauni sāk tēlot. Ok, dubls 2. Restorāns Pegas pils. Sveiciens Indaram. Vēl viens. Spēlē nepaspēlē, spēlē, ko tu spēlē man. Mēs ejam gadu dzimtaru koncertu zāli uz Melodiju. Arī interesanti vieta kādreiz bija. Ļoti šis jaunais cilvēks bija iemīļojis tur pastrādāt. Jā, tā bija mana pirmā darba vieta. Šitā te vieta. Tagad jau tad visiem Te savādāk, tu viņā bija vaļīga vieta, vai ne? Jā. Te bija tāds tā kā... Kas te bija? Te bija tā kā bārs vienkārši, tāds vaļējs, ne? Vienmēr bija baseins. Tur jau tā lieta, šis arī izskatās tā kā basēna iekšā, bet tu tā kā pīpē tā izskatās, kurā neviens nepīpē. Ko, dāmas un kungi, būsim izstaigājuši jūru, nu, vajag jau nerikot, mēs tur futbolu jums rādīsim atkal. Dosimies atpakaļ uz Albatrosu tagad, jo mums ir viens darbiņš padomā.
domājis, ka Jūrmalā te šai vietā pie kultūras nama visos vairākos stāvos tā kā shopping centrs. Kādreiz jau nekas te nebija vispār. Te bija 7 māsiņas vai kas kafejnīca? Es nezinu. Te ir ķinīca augšā. Tualeti par attiecīgu samaksu. Un šāds tās drēbu saloniņi. Tā, kaut ko tu var uzšūt sev. Apakšā veikals. Senā boda. Ķipa rimčiks tikai, senā boda. Normāli karsts ir īstenībā. Vasara iegriezusies arī Latvijā. Mīļie draugi. Respektīvi Jūrmalas ceļojumu mēs sākām šodien ar to, ka man vajadzēja uz tualeti. Un nobeidzam to, ka... Ne jau tas visiem ir jāzina. Esmu apakaļ parkingā. Un Aie krīt nost. Demedžiem. Tev demedži ir. Bet Viņš tikko bija iegriezies šajā iestādē. Kad jau pats tev noķer, tad iet uz šitādu iestādi. Jā, bet paskaties. Un pēc tam klusiņām lavās uz mašīnu. Bet tu jau nezini, kas man ir. Man ir. Nevar rādīt, es tam parādīšu. Redzi, klapkom ciemas zivis. Ja? Un tad klap. Jā. Un šitā te notiek. Viss, vilks mājā. Vilks mājā.